plānošana ir tāda demokrātiska vienošanās starp visām interešu grupām par iespējami kādas vietas labāku attīstības modeli, kur katra no interešu grupām ir spējīga arī piekāpties kopēju interešu labā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka katrai vietai vispirms ir jāizvērtē, kas ir šīs vietas vērtība, tālāk, kas šajā vietā ir tāds nevēlams un uzlabojams, un kas šajā vietā trūkst. Un tad, ja to visu saliek kopā un to procesu profesionāļi virza konsultējoties ar sabiedrību, tad var nonākt pie iespējami labākā risinājuma. Protams, ka plānošana ir dokuments ilgtermiņa attīstībai, tā ir domāšana par nākotni. Tas attiecas gan uz darba vides uzlabošanu esošiem un jauniem uzņēmējiem, gan arī uz dzīves vidi iedzīvotājiem. Un līdz ar to, ja šī stratēģija tiek plānota mērķtiecīgi un vēl jo vairāk un svarīgāk, ka viņa tiek realizēta plānveidīgi, tad tas veido visiem mums sabiedrībai skaidru un saprotamu vīziju par to, kādas ir tās iespējas, ko pilsēta piedāvās nākotnē. Tas, par ko mums ir jādomā, tas ir, kā pilsēta varēs dzīvot un izdzīvot pēc iespējas ilgāk un pēc iespējas labāk. Un šeit es domāju, ka uzsvaru ir jāliek nevis uz ilgtermiņa plānošanu, bet uz respektīvi ilgtermiņa plānošanu ar īstermiņa rīcībām. Tā stratēģijas būtība jau arī pēc tam ir, ka tie ir spēles noteikumi. Nevis vienā dienā šādi tādi, bet tie ir spēles noteikumi, ar kuriem rēķinās. Ja? Un tas nozīmē, ka pašā plānošanas procesā, stratēģijas izstrādes procesā, ja, kādam ir jāsamierinās, ja, ka nav tas, ko es esmu gribējis, ja, jo tātad tiek pieņemts šis lēmums, ja, tātad, ka mums svarīgāk ir viena nozara, mums svarīgāk ir šī teritorija, ja, tā jau būs tā stratēģija. Ja. Tieši tāpat kā biznesā, ja, kurš produkts tiek attīstīts vai uz kuriem tirgiem mēs ejam, ja, tieši tā tas izpaužās šeit. Un būtiskākā, protams, ka pēc tam pie tā pieturās. Ja šī stratēģija tiek realizēta veiksmīgi, tad iedzīvotājs arī var veiksmīgi noturēt pilsētā, radot tiem jaunas izaugsmes iespējas un darba iespējas. Un šajā sakarā ļoti svarīgi, kā tiek plānota darījuma zonu attīstība pilsētā, kā tiek piesaistīti jauni uzņēmēji, kas savukārt rada jaunas darba vietas pilsētā un arī nes papildus ieņēmumus budžetā. Vācijā 20. gadsimta sākumā noformulēja principus, kā sadarboties ar visiem kopā, jāsaka tā. Šīs princips saucās, ja tādu svežzemju vārdu, bet es domāju, ka mēs viņu arī visi saprotam, viņš saucās subsidiaritātes princips. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka atbildības tiek pārdalītas. Pilsēta nevar uzņemties visu par visu un izdarīt arī par katru cilvēku, kurš dzīvo pilsētā, nevar izdarīt visu. Cilvēkiem ir jāpiedalās savas vides veidošana, savādāk nevar. Jā. Tāda demokrātiska plānošana jau ir balstīta uz sabiedrības maksimālu iesaisti. Un, protams, ka plānotāji būs profesionāļi un profesionāļi būs tie, kas tos praktiskos darbus veiks, bet ir nepieciešams konsultācijas, ir nepieciešams arī idejas no sabiedrības. Un tad ir ļoti svarīgi atrast to sadarbības modeli, kādā veidā tā sabiedrība atverās un ir gatava savus priekšlikumus dot un arī godīgi atklāti izteikt viedokli par vienu vai otru risinājumu. Skatoties globālāk, pilsētas attīstības stratēģija iet roku rokā ar gan valsts, gan pilsētas globālām strateģiskām un ekonomiskām nostādnēm. Līdz ar to, piemēram, ja Rīgas pilsētai ir ambīcijas kļūt par Baltijas vai pat Ziemeļa Eiropas metropoli, tad tas ietver sevī veselu kopumu ar priekšnosacījumiem, kas būtu jāizpilda. Tas attiecas gan uz transporta infrastruktūras uzlabošanu, gan kopumā uz vides uzlabošanu pilsētā. Nekad jau nebūs tā, ka visi piekritīs kādam risinājumam. Un tas arī patiesībā ir ļoti labi, ka ir dažādi viedokļi, ka ir viedokļu krāsainība, bet tad par tādiem nozīmīgākiem jautājumiem ir jāspēj vienoties. Jāspēj vienoties, un jāskatās, kāds iegūms visai sabiedrībai
Un, protams, ir brīži, kad arī mantojuma sargātājiem ir jāpiekāpjas attīstības labā, un savukārt ir brīži, kad attīstība ir jāpiebremzē, lai glābtu un saglabātu kultūras mantojumu. Tas nozīmē plašu skatījumu, ka pilsēta ņem vērā visu to, kas notiek apkārtējā vidē, tātad tais jomās, kas ietekmē pilsētas attīstību, kāds ir tendences, un attiecīgi tātad arī izvērtē, kas pašai ir labs, netik labs, kur ir problēmas, un tātad tālāk jau konsultējoties ar savu galveno mērķu grupu, tas ir iedzīvotājiem, jā, tātad nolem, kādu mēs redzam to savu nākotni.